Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā EURES raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Raidījumos uz sarunu es aicinu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriestu jautājumus, kas ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā, lai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodien mūsu raidījums būs visvērtīgāks ģimenēm, kuras vēlās atgriezties, un ģimenēm ar pirmskolas vecumu bērniem vai skolas vecumu jauniešiem, jo mēs runāsim par bērndārzu reģistrēšanos bērndārzam un reģistrēšanos skolai. Sekojiet līdzi mūsu raidījumam, un tematikai atbilstošos jautājumus jūs varat uzdot arī čata logā, un dalieties ar šo pasākumu, jo iespējams, ka tas būs arī aktuāls un noderīgs kādam arī citam. Un šodien uz mūsu raidījumu esmu aicinājis Izglītības zinātnes ministrijas izglītības departamenta eksperti Olitu Ārkli. Labdien, Olita! Labdien! Un sāksim varbūt ar mūsu mazāko auditoriju saistībā ar pirmskolas vecumu bērniem un tad tiem mūsu tautiešiem, kur atgriežas ar ģimenēm un kuros ģimenēs ir pirmskolas vecuma bērni. Protams, aktuāls jautājums ir par reģistrēšanos šeit Latvijā bērndārzam. Tad pastāstiet varbūt sākumā, kā vispār tas notiek, šī reģistrācija, kur to var izdarīt un kur vispār arī var meklēt teritorijā, apkārt dzīvesvietai tuvākos bērndārzus. Jā, paldies. Pirmkārt, es gribētu vērst uzmanību, ka pirms atgriešanās Latvijā vajadzētu jau sazināties ar konkrētu pašvaldību un noskaidrot iespējas, kā varētu pieteikt bērnu pirmsskolas iestādē. Protams, to var izdarīt elektroniski. To var izdarīt arī iesniedzot iesniegumu attiecīgajai pašvaldībai. Un kārtībā tiek noteikti katrā pašvaldībā individuāli. Tātad ir izdoti saistoši noteikumi par pirmsskolas bērnu uzņemšanu katrā pašvaldībā. Un, protams, šeit ir jāpiemina ļoti svarīga lieta mūsu kolēģiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ka ir saistoši noteikumi, to, ko nosaka diasporas likums, ka ir iespējams pirms atgriešanās Latvijā pieteikt bērnu gan pirmsskolas izglītības iestādē jau gadu iepriekš, tāpat arī pieteikt skolēnu vispārējās izglītības iestādē, norādot faktiskās dzīves vietas adresi, papildu adresi, kura ir Latvijā un kura tiek uzskatīta par deklarēto dzīves vietas adresi šī gadījumā, kas attiecas uz diasporu. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ko vajadzētu ņemt vērā mūsu iedzīvotājiem, kuri šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, bet plāno atgriezties Latvijā. Tie ir tie nosacījumi, ko ir jāievēro. Tātad vēlreiz ir jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā, ir jānoskaidro, kāda ir pieteikšanās kārtība, tā ir elektroniskā rinda caur Latvija LV. Ja ir deklarēta dzīves vieta vai, kā jau iepriekš es teicu, šī papildu norādīta adrese, ja tas nav iespējams kādu apstākļu dēļ, tad ir iespējams arī iesniegt iesniegumu rakstiskā formātā departamenta vadībai, attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes direktoram, attiecīgajai pašvaldībai, un iesniegums tiks izskatīts. Un īpaši es vēlētos pievērst uzmanību obligātajam izglītības vecumam. Tātad 5-gadīgajiem, 6-gadīgajiem bērniem izglītības ieguve ir obligāta. Un te gan ir jāvērš uzmanība, ka tiešām šī kārtība ir noteikta katrā pašvaldībā. Un, ja var būt, ka nav vietu pašvaldības dibinātā pirmsskolas iestādē no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem bērnu vecumam, tad 5-gadīgajiem un 6-gadīgajiem bērniem tad ir obligāti nodrošināma šī pirmsskolas izglītības iestāde. Tas arī ir ļoti svarīgs aspekts. Jā, tātad tas tā patīkama lieta, ka pat esot vēl ārvalstīs, tad reģistrēt bērnu jau
rindā var esot tāda ārvalstīs, piemēram, ģimene no Īrijas atgriežās, piemēram, Kuldīgā, tad būtu jāvēršās jau arī tie Kuldīgas pašvaldībā, ja, un jādeklarē tur savu bērndārza rindā. Un es pareizi sapratu, ja pieņemsim vēl, nav, ir zināms, ka mēs atgriezīsimies Kuldīgā, bet nav zināma vēl šī dzīves vietas adrese, bet tā noteikti būs Kuldīga. Tad arī šajā gadījumā var reģistrēt Kuldīgas šajā bērndārza rindā, un pēc tam atgriežoties jau nokārtot visas šīs deklarācijas, dzīvesvietas deklarācijas vietas, un viss būs kārtībā. Jā, tā ir tā manis pieminētā papildu adrese. Jā. Un tas tiešām arī notiek, un droši arī ir jāpiesaka šī papildu adrese, kas attiec tieši uz diasporu. Un vēl es gribēju, piedošanu, vēl es gribēju teikt, ka iespējams, ka rindā var pieteikties vairākās izglītības iestādēs. To arī nosaka katra pašvaldība. Vai 2 vai 3 pieteikt bērnu, un tad, kur ir attiecīgā vieta, tad, kura var nodrošināt bērnam tuvākajā, dzīves vietai tuvākajā pirmsskolas iestādē vietu, tad arī šī vieta tiek piedāvāta, un tad no pārējām var atteikties. Bet to arī noteikti vajadzētu izmantot kā papildus iespēju. Jā, tad arī ļoti laba lieta, ka var ne tikai vienā, bet arī pat vairākos bērndārzos pieteikt. Bet noteikti šeit būtu jāstāsta, kā katrā pašvaldībā ir noteikti šie noteikumi bērndārza bērnu reģistrēšanai. Un, protams, arī izmantot šo iespēju pieteikt, drošības pēc arī, pieteikt bērndārzos vairākos. Un droši vien arī tad būtu, ja, piemēram, pēc ilgstošas prombūtnes atgriežoties, nav varbūt zināms, kur atrodas tuvākais vai vispār pilsētā bērndārs, tad arī droši vien būtu jāvēršās pašvaldība, un šī informācija visa būs pieejama. Jā, noteikti, un savukārt informācija par pašvaldībām ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, kur ir pieejami visi kontakti, kas attiecas uz pašvaldību izglītības pārvaldēm, telefonu numuri, e-pasti, tā kā tad arī šī iespēja ir nodrošināta un nav jāmeklē pašvaldības atsevišķi, tās ir pieejamas un kontaktpersonas ir norādītas. Jā, tad varam sākt ar Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapu, lai iepazītos ar visu pašvaldību jau kontakta personām un kontakta informāciju, un tālāk jau ar mūsu interesējošo pašvaldību sazināties. Varbūt pēc jūsu pieredzes, mēs minējām, ka jāvēršās pašvaldībā un ka pašvaldības noteikumi nosaka šo reģistrāciju, bet pēc jūsu pieredzes vai pamatā šie noteikumi ir vienādi vai tomēr ir diezgan tādi ļoti atšķirīgi pašvaldībās? Ir atšķirīgi, katrai pašvaldībai ir savi uzņemšanas noteikumi un atšķirības ir dažādas. Piemēram, par jau pieminētajām iespējām pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē vienā vai vairākās. Dažās pašvaldībās ir noteiktas varbūt 2 iestādes, kādā citā 3. Tādas ir šīs atšķirības, un tāpēc ir tiešām ieteicams, ļoti ieteicams sazināties konkrēti ar katru pašvaldību. Jā, un man arī informācija tāda, ka ir pašvaldības, kurās, pieņemsim, ja nav iespējams piedāvāt šīs pašvaldības bērndārza vietas, arī ir kāds ar finansiāls atbalsts, lai arī bērni varētu palaist, kā teikt, privātajām bērndārza. Arī šāda praksa mums vairākās pašvaldībās pastāv. Jā, pat visās, jāsaka, tā un privātās izglītības iestādes tiek atbalstītas arī no valsts, no pašvaldības ar līdzfinansējumu. Ja bērnam nav vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, tad ir vieta privātajā izglītības iestādē, bet papildus tātad ir no valsts nodrošināts vēl līdzfinansējums privātajai izglītības iestādē. Jā, šī, manuprāt, arī ļoti laba tāds atbalsts, un
arī šo noteikti var izmantot, ja nav vietas pašvaldības bērndārzā. Varbūt arī paņemsim tādu situāciju, ja, piemēram, parasti bērndārs mums sākās arī līdzīgi kā skola septembra mēnesī, un ja ir situācija tāda, ka nesanāk tai ģimenei vēl atgriezties uz, piemēram, ir reģistrēta vieta bērndārzā, ir arī viņa jau piešķirta, bet nesanāk kaut kādu iemeslu dēļ atgriezties uz, teiksim, šo septembra sākumu. Kā tas notiek ar šo, vai šī vieta rindā tiek zaudēta, un arī pat šī bērndārza vieta tiek zaudēta? Kā šajā situācijā būtu? Nē, noteikti ne. Vieta netiek zaudēta, jo, kā mēs zinām, tad pirmsskolas izglītības iespējas tiek nodrošinātas visa gada garumā. Tas nav tā kā mācību gada sākums un beigas no septembra līdz maijam. Tā tad ir iespējas atbraukt jebkurā laikā, iestāties pirmsskolas izglītības iestādē jebkurā laikā, un to nav jādara noteikti 1. septembrī. Arī tāda pozitīva ziņa, pozitīva lieta. Vēl gribēju pajautāt par dokumentiem, kādi parasti ir jāiesniedz, lai iestātos bērndārzā un šo bērndārzu vietu pieteikt. Dokumenti tātad ir iesniedzami vecāka iesniegums, norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, tāpat arī dzīves vietu, norādot izglītības programmu. Šī gadījumā tā būs pirmsskolas izglītības programma. Vēl papildus mēs esam lūguši norādīt vecākā saziņas iespējas, telefonu, oficiālo e-pastu un tā tālāk, lai varētu sazināties arī ar vecākiem. Jebkurā laikā, ja vecāki atrodas diplomātiskajā dienestā, tad mēs esam lūguši norādīt arī diplomātiskās pasas numuru un kādus dokumentus, kas attiecas uz konsulāro pārstāvniecību un to darbinieku bērniem. Tātad tie ir tie dokumenti, un, protams, tad atgriežoties Latvijā un iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē, tad ir nepieciešama arī bērna medicīniskā karte, numurs 026, bet tas jau tad ir laika gaitā. Jā, paldies arī par šo informāciju. Un vēl gribēju jautāt, vai arī ir kaut kāds, teiksim, šis termiņš, kurā jāpiesaka bērns skolā, bērndārzā, vai tomēr sanāk, ka tas ir visa gada garumā arī es varu pieteikt, un nav, teiksim, līdz 1. aprīlim vai līdz 1. maijam, vai šādi termiņi ir, vai tomēr nav? Pašvaldība gan nosaka termiņu, bet jāsaka, ja mēs runājam šeit par diasporu, tad diaspora ir iespējams cilvēkiem, kuri atrodas ārpus Latvijas, ir iespējams gada laikā pieteikt bērnu izglītības iestādē. Tā ir arī prioritāte, ko nosaka diasporas likums. Tātad gadu pirms ierašanās Latvijā. Jā, tad šī ir tāda pretīm nākšana un arī noteikti šo vajadzētu zināt un arī izmantot. Vēl tīri tāds varbūt praktisks jautājums. Bērndārzos tiek piedāvāta, protams, arī ēdināšana, un vai ir arī varbūt kādas atlaides kādām ģimeņu grupām vai atkarībā no bērna, varbūt skaita vai kādiem citādiem kritērijiem, vai ir kāda atvieglojuma attiecībā uz bērndārzu ēdināšanu? Attiecīgā pašvaldība katra nosaka arī bērna ēdināšanas pakalpojumus, izmaksas, un, kā mēs zinām, tad šogad vai no nākamā gada ir lūgts arī papildus vecākiem piedalīties bērnu ēdināšanas izmaksu finansēšanā atsevišķās pašvaldībās, bet to tiešām risina katra pašvaldība un nav tāda vienāda modeļa, lai mēs varētu teikt, ka lūk, ir tādi nosacījumi visiem. Šos jautājumus arī risina pašvaldība.
Jā, tad es domāju par bērndārza reģistrēšanos mēs būtu izskatījušos jautājumus un vēlreiz tādu apkopojot, varam teikt, ka pamatā tad vēršamies tajā pašvaldībā, kurā mēs plānojam atgriezties, un tad jau tālāk jau ir skatāmies pašvaldības šos noteikumus, kādi ir attiecīgi, lai reģistrētu bērndārza rindā un arī jau uzsāktu šīs bērndārza gaitas. Tad pāriesim pie jau tādiem lielākiem bērniem un jauniešiem un parunāsim arī par reģistrēšanos skolai. Tad kā notiek arī tāda ģimene atgriežās Latvijā un kā tad šos skolas vecuma jaunieši vai bērni, kā notiek šī reģistrēšanās skolai un kā šīs skolas gaitas tiek uzsāktas? Jā, tātad līdzīgi kā pirmsskolā, arī pamatizglītības ieguvēja un vispārējās vidējās izglītības ieguvēja ir noteikta kārtība. Un šo kārtību ir noteikusi valsts ministru kabinets, tie ir ministru kabineta noteikumi numur 11, kur ir izdoti šī gada, 22. gada 11. janvārī. Tā ir kārtība, kā skolēni tiek uzņemti izglītības iestādēs, pārcelti uz nākamo klasi un atskaitīti no izglītības iestādes. Šajos noteikumos ir atsevišķa sadaļa par to, kā ir uzņemami bērni skolēni izglītības iestādēs, kur atgriežas no ārzemēm un kuri kādu laiku ir mācījušies ārpus Latvijas. Un šajos noteikumos ir noteikts, ka pirmkārt ir nepieciešama akadēmiskās informācijas centra izziņa par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijas sistēmai. Lai gan mēs esam ļoti skaidri noteikuši, ka izglītība ir nodrošināma, turpināma vecumam atbilstīgā klasē. Tātad, ja ir mācījies ārpus Latvijas 7. klasē skolēns, tātad ir turpmāk piedāvājama 8. klase, bet lai skolām būtu vieglāk arī saprast šo iepriekš iegūtās izglītības pieejamību vai nodrošinājumību, piemēram, ja izglītības dokumenti ir franču valodā, tad ja skolā nav franču valodas skolotājs, tad ir ļoti grūti varbūt saprast arī to kārtību, kāda izglītība iepriekš ir iegūta. Tāpēc ir akadēmiskās izglītības centrs, kurā vecāki var vērsties, iesniedzot iesniegumu, un centrs izdod izziņu par iepriekš iegūtās izglītības atbilstību Latvijas sistēmai. Tad izglītības iestāde, pieņemot šo skolēnu, lūdz arī uzrādīt šo akadēmiskās informācijas centra izziņu. Tālāk lūdz arī Izglītības un zinātnes ministriju sniegt atzinumu, ka tiešām šis skolēns var tikt uzņemts, piemēram, 7. vai 8. vai vecumam atbilstīgā klasē un skolēnu klasē uzņem. Bet esam noteikuši arī iespējas skolai pārbaudīt vai saprast, kādā līmenī ir apgūta latviešu valoda vai skolēni zina latviešu valodu un citi mācību priekšmeti, un ir noteikta komisija 3 cilvēku sastāvā, 3 pedagogu sastāvā, kuri diagnosticē vajadzības un noskaidro, ko skolēni zina, ko nezina. Un tad turpmāk ar šo var arī strādāt, jo tas ir tā kā uzdevums turpmākajam gadam, lai varētu skola saprast, kāds izglītības saturs ir nepieciešams. Tad ir vēl noteikti papildus atbalsta pasākumi 1 līdz 2 gadu laikā, papildus latviešu valodas apguvei, jo mēs, kā zinām, tad, ja ir kādu brīdi skolēns bijis ārpus Latvijas, tad varbūt, ka ir kādi robi arī latviešu valodas zināšanās. Tad ir šī palīdzība no pašvaldības, un pašvaldība nodrošina vai nu 2 vai 3 stundas nedēļā papildus latviešu valodu bērniem, skolēniem, kuri ir ieradušies no ārvalstīm.
Tādi ir šie nosacījumi. Uzņemšanas noteikumi ļoti līdzīgi, kā mēs runājām par pirmsskolas uzņemšanu. Tātad iesniegums vai no skolēna vai vecāku, ja skolēns ir nepilngadīgs, norādāma izglītības programma, norādāmi kontakti, un tā tad var tikt uzņemts skolēns izglītības iestādē. Jā, arī ir gan valsts, gan pašvaldība atbalsts šajā situācijā. Un vēl, ja es pareizi saprotu, tad skolēns, topošais skolēns, tad vecāki var vērsties sevis interesējušā skolā, vai tomēr ir arī šeit kaut kāds princips par dzīvesvietai tuvāko skolu, kā ir ar šo? Jā, tieši tā. Tā ir dzīvesvietai tuvākā skola, kuru nosaka attiecīgā pašvaldība. Tā kā ir tiešām jāvēršas arī pašvaldībā, bet, kā mēs zinām, tad, piemēram, Rīgai ir iestāja pārbaudījumi valsts ģimnāzijās, tā ir no 7. klases vai arī 10. klasē. Tādā gadījumā ir vienoti iestāja pārbaudījumi. Tādā gadījumā ir norādāma arī šī iespēja vecākiem, kuri šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, tātad pieteikt bērnu uzņemšanai valsts ģimnāzijās, un tad nedarbojas gluži tas princips ģimenei tuvākā izglītības iestāde. Tad ir uzņemšana vai nu valsts ģimnāzijās, vai arī pēc tāda pat iestāja pārbaudījuma principa arī vidusskolā 10. klasēs. Tā ir tā atšķirība. Jā, un šeit arī, to, ko arī minējāt par šiem dokumentiem, tad sanāk arī, ka no šīs jau ārvalsts izglītības iestādes ir nepieciešams arī dokumenti, lai varētu šeit pēc tam akadēmiskā informācijas centrā tos iesniegt, ka šeit arī jāveic tādi jau nelieli sagatavošanās darbi, lai no ārvalsts šīs izglītības iestādes šos nepieciešamos dokumentus saņemtu, un arī droši vien arī no ārvalsts šī ģimenes ārsta būtu nepieciešama jau kāda varbūt izziņa vai kāds dokuments, ja ir kāds specifisks varbūt bērnam saslimšanas vai varbūt kādas specifiskas zāles jālieto, kas arī jau šeit noformējot šo medicīnas kārti droši vien palīdzētu šeit Latvijas ģimenes ārstam. Jā, jūs pieminējāt ļoti būtisku aspektu, un tiešām, piemēram, ja bērnam ir speciālās vajadzības, tad ir ļoti, ļoti svarīgi arī šo dinamiku saprast, zināt, un ja ir dokumenti, kas to apliecina, būtu ļoti labi, jo mēs arī lūdzam tādā gadījumā vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kura var piedāvāt tad atbilstošāko izglītības programmu, atbilstošāko izglītības iestādi, un tad ir ļoti svarīga šī savstarpējā ģimenes un ārsta sadarbība. Šis ir ļoti svarīgs aspekts, jā. Vēl arī gribēju jautāt, mēs runājam par reģistrēšanos bērndārzam, tad to varēja izdarīt, var teikt, visu gadu garumā. Kā ir ar pieteikšanos skolai, vai ir arī šeit kādu termiņu, paņemsim piemēru, ka šī ģimene atgriežās janvārī, bet mācību gads jau mums maijā jau beigsies. Vai šajā gadījumā var vēl, tā teikt, paspēt arī iestāties šajā klasē, jeb tomēr jāsāk jau ar nākošo mācību gadu? Nē, noteikti var iestāties, un nav arī tāpat kā pirmsskolā nav noteikts mācību gada sākums un mācību gada beigu datums. Ir iespējas atgriezties jebkurā laikā un iestāties izglītības iestādē jebkurā laikā. Bet te tāpat kā iepriekš, kā mēs pieminējām par pirmsskolas izglītību, tātad arī diasporas likums nosaka arī pamatizglītības posmā un vidējās izglītības posmā jau iespējas gadu iepriekš pieteikt skolēnu izglītības iestādē. Tad arī skolniekam, ja mēs jau plānojam šo atgriešanos un laicīgi jau visu zinām, tad mēs jau varam gan vietu skolai pieteikt, gan arī visus šos dokumentus iesniegt un atgriezties jau, var teikt, un viss mums jau būs sakārtots. Arī šis ir tāds svarīgs aspekts.
Jā, vēl mazliet gribēju pieskarties šim jautājumam par šo, protams, atgriežoties, un nav viegli, ja it sevišķi, ja ir ilgstoši laiku būt prom, par šo integrāciju arī skolā. Varbūt vai arī ir kaut kādas citas veida aktivitātes vai atbalsts, piemēram, diasporas šiem bērniem, varbūt kādas nometnes vai citi pasākumi, kuri varbūt ļautu tā ātrāk un veiksmīgāk integrēties gan sabiedrībā, gan arī pēc tam skolā. Jā, es noteikti gribētu vērst uzmanību sabiedrības integrācijas fonda īstenotajiem pasākumiem un vasaras nometnēm, īpaši diasporas un Latvijas skolēniem, kas tiek organizētas vasarā. Tad es noteikti gribētu vērst uzmanību Latviešu valodas aģentūras organizētajiem pasākumiem. Un Latviešu valodas aģentūras mājaslapā ir ļoti daudz elektronisku mācību materiālu latviešu valodas apguvēja, un bieži vien vecāki pirms atgriešanās Latvijā zvana mums un jautā, kā lai mēs palīdzam, ko lai mēs darām jau divus gadus iepriekš, zinot, ka atgriežamies Latvijā un ka jāturpina izglītība latviešu valodā, tad te lieti noder latviešu valodas sagatavotie elektroniskie mācību līdzekļi, tāpat arī latviešu valodas Classflow vide, kurā var apgūt zināšanas par vēsturi, ģeogrāfiju, tādā kā neformālā veidā, interešu izglītības veidā. Tie ir ļoti svarīgi atbalsta pasākumi, plānojot atgriešanos jau iepriekš un nodrošinot šo atbalstu īpaši latviešu valodas apguvēju. Jā, mēs noteikti arī tad ieliksim čatā šīs saites uz šo informāciju un šīm mājaslapām. Jā, varbūt vēl varat nosaukt kādas noderīgas mājaslapas, kur var tad uzzināt šo informāciju gan par skolu, par bērndārziem. Pieminējāt, tā bija jūsu mājaslapa, Izglītības ministrijas. Pamatā tad tomēr jāvēršas arī pašvaldībās, jā, tur mēs arī tālāk varam zināt, pieminējāt arī šo latviešu valodas apmācības iespējas, varbūt ir vēl kāds, vēl kāda noderīga lapa, kuru varētu ieteikt. Jā, paldies. Ļoti noderīga lapa būtu arī Valsts izglītības satura centra mājaslapa, kurā ir jaunākie un visi iespējamie mācību līdzekļi, jebkurā mācību priekšmetā, un tas ir kompetenču saturā balstīta mācību satura apguve, Skola 2030 projekts, kurš ir Valsts izglītības satura centra mājaslapā, publiskojas visus mācību līdzekļus, tajā skaitā arī latviešu valodas apguvei. Un tas tiešām ir palīdzīgi jau varbūt arī pirms atgriešanās Latvijā ieskatīties par šo saturu. Tāpat arī mājaslapā ir publicēts valsts pamatizglītības saturs un valsts vispārējās vidējās izglītības saturs. Tie ir ministru kabineta noteikumi, kurā arī var ieskatīties un saprast, un kādi mācību rezultāti ir plānojami 3., 6., 9. klasē, 12. klasē. Un tas arī ir noderīgi informācijai pirms atgriešanās jau Latvijā. Jā, es piekritīšu, ka tiešām tas būs noderīgi, un it sevišķi, ja šī atgriešanās tiek plānota un laicīgi, jau mēs varam gan ar mācību saturu iepazīties, gan arī latviešu valodu varam jau savas zināšanas uzlabot un pilnveidot. Manuprāt, ir šīs iespējas pietiekoši plašas. Jā, arī par skolu esam izskatījuši šos galvenos jautājumus, un teikšu paldies par sarunu un par vērtīgo šo informāciju. Arī šīs visas saites ievietosim čatā, lai viņas arī mūsu skatītājiem ir pieejamas. Un jā, teikšu paldies vēlreiz, un teikšu paldies arī mūsu skatītājiem, un atgādināšu, ka arī, ja jums ir kādi papildus jautājumi, kas ir saistīti gan ar
darba meklēšanu Latvijā, gan ar šīm sociālās drošības vai nodokļu starpvalstu jautājumiem, tad noteikti varat vērsties pie mums, pie Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem, un jūsu jautājumus tad izskatīsim un sagatavosim atbildes, lai šis atgriešanās process būtu pēc iespējas veiksmīgāks un raitāks. Paldies vēlreiz visiem un uz tikšanos mūsu nākošos raidījumos. Paldies!